Sniegs, domāju, bet netikšu. Skaidrs būšu. Un šajā brīdī, kad tiek krāmēts skaidrs, jānoslēp ir automašīna, jo šeit ir augšā gaisa. Un tad pa to ir rauj iekšā skaidrs. Un tas nav labi. Tālūk. Šitādu jaudīgu Volvo BM krāmē mums Arnis. Ļoti ātri var piekrāmēt, kauss ir diezgan liels. Uz mašīnas esošo konteineru piekrāmē, tad krāmē aizmugurē piekabim. Kādas minūtes 10 paiet, kamēr vienu piekrāmē. Te var redzēt spogulī augšā. Tas ir tas gaisa filtris, kur visu laiku stūc iekšā gaisa pa turien. Šobrīd, kad krāmē piekabē, tad tā nav tik tālu. Visa mašīna kustās. Stikli netīri. Pēc tam darba dienas beigās būs jānomazgā mašīna. Lai nekur skaidrs nav. Jo pēc tam, kad viņas nonāk pie izpūtēja, tad sāk degt. Un tas nav labi. Tad ir skaidāmi viši savādāk. Ja grims kājas ir iekšā, mēs nolīdzam nedaudz, lai pilni stūri. Tā, tentu uzliekam. Diezgan grūti. Nav, bet sākumā ir liela kauze. Tā, izbraucam 9:12. Trīsdesmit pirmais janvāris. Mīnus kaut kāds ir. 1, varbūt nevairāk. Janvāra pēdējā diena. Redzēsim, kāds būs februāris. Pusdienas. Šodien pastrādāts. Ir jau nedaudz un kaut ko vajag iest. Ko mēs parasti ēdam? Kafija. Dabīgā kafija. Ar cukuru. Pagaidām. Bet, kādreiz jau man dzīve paliks saldāka. Tad jau dzeršu bez cukura. Bet tas būs kādreiz. Tātad vēl uzēdam kādu kūciņu. Ļoti jauka kūciņa biespiena ar biespienu. Tādu veiklā nevar nopirkt. Tādu māk izcep tikai mana māsa. Ļoti garšīgā. Nu jā. Tā. Šodien esmu pabraukājis. Jābrauc būs uz... Būs jābrauc uz garažām un darbnīcām. Jānomazgā mašīna no skaidām.
Sodak ir viss ar skaidām. Labi, jā. Varbūt būtu uzfilmējuši, kā mazgāju, nezinu, baigi grūti. Filmēt ūdens tomēr. Ko? Jāpalasā ir avīze. Atradu. Tā man ir tava avīze. Tādi 23,000 eksemplāros ir Vidzemes reklāmas laikraksts. Šīs konkrētais ir 2016. gada 12. novembra. Tātad, un kas tam mums tur ir bijis pa cenām? Ko mēs skatāmies parasti, ko mēs skatāmies? Protams, mēs skatāmies mašīnas. Tā nav. Šajā lapā nav. Šeit. Pērk mašīna. Labi, ko mēs pērk? Mēs varam pārdot. Nav. Varēja pārdot arī. Pārdot. Baigi maz. Te ir. Starp citu, tas ir Tehauto. Kur viņš atrodas? Protams, ka Valmierā. Blakus CSDD. Tur mums ir automāts. Audi A4 sedans 2000. gada. Tikai 1800 eiro. Nu, ir bijis. Domāju, ka šodien viņa tur nav arī. Kas vēl tāds? Fiat Stilo. 1600 eiro. 1.6 benzīna motors 2002. gada. Kas vēl mums ir tāds? Vēl ir Volkswagen Taurans. 1.9 turbo dīzelīs 2004. gada. 3700 eiro. Jā, tas tāds laba cena tāda vidēji. Nu, teorētiski 3000 aptuveni ir tirgus tagad. Ko vēl tad pārdot? Ko te pārdot? Nu maina, pieņemsim arī sludinājums tāds interesants. 2 stabu dzīvokļi Valmiera mužā pret lauku māju Vidzemē. Maina, ja. Otrs sludinājums. Maina pusi mājas pret māju Cēsīs. Nu vienkārši fantastiski. Mēs pusi mājas, ja tu vari atdot kādam, jā, viņš tev dos veselu pretī. Jā, tā ir laba ideja. Ja tu mēs varētu savējo. Pusi pret māju. Es nebiju aizdomājis. Pusi māju var samainīt pret veselu. Nē, varbūt ielikt sludinājumu. Ja nu cilvēks kāds atrodas, kam vajag pusi mājas, viņš domā, nu manī māja ir, pieņemsim Cēsīs, viņš pa lielu. Un man pietikt ar pusīti mājas, pieņemsim. Nav pat rakstīts, kurā vietā vēl tā pusi māja atrodas. Un tāda interesanta sludinājuma. Kas vēl mums ir? Te ir ļoti daudz kas. Meklēju sadarbības partnerus. Nevis tos, kuri visu zina, bet tos, kuri prasa, kas jādara, lai kļūtu veiksmīgs.
tālrunis, protams, ir, bet es jums viņu nesaukšu. Ja būs atkal tā, ka jūs visi zinat to tālruni, ja? Un ja jūs tad pazvanat, ja jums prasīs, tad, kur tu dabūji telefonu? Nu, tad tu būs pārāk gudris, tad tu teiks, kad es izlasīju avīzē, viņš teiks, tu atkal visu zini, bet neko nedari. Kuri prasa, kas jādara, lai jūtu veiksmi. Iedomājies, tu pazvani jau un prasi, Klau, kas jādara, lai es kļūtu veiksmīgs. Un viņš saka, ej un strādā, un beidz sēdēt pie datora, viņš tev pateiks. Un par to 5 eiro iespējams. Un veiksmīgas sadarbības rezultātā viņš pusi. Varbūt pusi. Varbūt 50% vēl par to gribēs, ka tu iesi strādāt. Nē, tas nedara. Tā, kas tad vēl te interesanti šajā avīzē ir sarakstīts? Masiere piedāvā cēsīs, klasisko, šokolādes, medus masāžu. Izklausās salda masāžu. Jā, varbūt pazvanīt. Labi, pat cik ir ziemā, jā, un mans darbs saistīts ir tomēr apkures, kurināmā materiāla piegādi. Tad sludinājums, jo ir labs tāds bezmaksas konsultācijas, kā apkurināt privātmāju, biroju, UTT par pāris eiro. Un tas gan ir interesanti, jā. Pāris eiro apkurināt privātmāju. Jā, tur vajadzētu zvanīt. Jā. Jo pa pāris eiro es nezinu, kā var, jo es zinu, ka šķelda maksā 10 eiro. Jā, sausa tāda laba. Un kā, ja ar kubikmetru var apkurināt. Veselu mēnesi jākurina. Labi, nav ko fantazēt. Tā būs tā, kā es visu zinu. Jā. Bet neko nedaru. Bet taču jābrauc. Pietiek. Ir 45 minūtes, jau tahogrāfs rāda, kad ir pagājuši. Drīkst turpināt braukt pēc Latvijas likumdošanas. Nu, vai Eiropas visiem likumiem tur var turpināt braukt. Nu, tad braucam. Tā, zīme 70, nes kāpēc? 50. Bedres. Jāpiepildas nots. Skaidrs. Skaidrs. Zīme kaut kāda tur mašīnīte ar šķembas lido pa gaisu. Nu jā, tagad var saprast. Pēc 50. Citais tas posmis, kur iebrauc no Rankas. Pirms dažām dienām te bedrītes saucas lāpija. Taisiet ciet bedres. Bet ir normāli, dažas ir aiztaisītas, jā. Tāpat jā, mašīnas braukā. Šitais posms gan vajadzētu sataisīt. Lai gan ir tā padomā, kur skriet. Līkumi, nepārredzams ceļš. Jā, mierīgus 50. Nu, protams, mašīnu vairāk lauž, bet, nu, jā. Pa zemes ceļi ir tāpatās.
Šitais līgums pieņemsim.